Lielie kangari! Es jums pastāstīšu par lielajiem kangariem, lielāko osu grēdu Latvijā, un arī par dabas liegumu lielie kangari. Lielo kangaru grēdu un dabas liegumus atrodas Ropažu novadā un Ogres novada Suntažu pagastā. Galvenās teritorijas dabas vērtības ir dabas lieguma reljefs, augsne un kultūra vēsturiskā ainava, kas veido priekšnosacījumus retu un aizsargājumu dzīvotņu pastāvēšanai, kā arī 8 Eiropā īpaši aizsargājumi biotopi. No dabas lieguma zīdītāja faunas 3 sugas – bebrs, ūdrs un lūsis – ir Latvijā īpaši aizsargājams. Dabas lieguma kopējā platība ir 1972 hektāri. Valsts nozīmes dabas liegums izveidots 1957. gadā. Dabas liegums ietver lielāko osu grādu Latvijā, lielos kangarus, kā arī tiem ziemeļu pusē pieguļošās platības, Kangaru ezeru, lielkangaru purvu un pārmetos mežus tā malās. Lielie kangari ir vaļņveidīga osu grāda, tās stiepjas 26 km garumā. Augstākais punkts ir 78 metri virs jūras līmeņa. Dabas lieguma atrodas valsts nozīmes kultūra vēsturiskus pieminekļus, Ķoderu pilskalns, saukts arī par lielā vīra gultu. Kādreiz šeit kursēja vilciens. Sliedes, diemžēl, vairs nav palikušas, bet peroni vēl ir. Šeit gāja maršruts Rīga-Ērgļi, kurš tika dibināts 1935. gadā. Šī ēka ir stacijas ēka Kangari, kur tika dibināta 1937. gadā. Bet kopš 2007. gada viss ir slēgts. Kā toreiz pamatoja satiksmes ministrs. Vieglāk būtu visiem šīs apkārtnes iedzīvotājiem nopirkt pa Mercedesam, nekā uzturēt vai subsidēt šo dzelzceļa līniju. Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. Teritorijā atrodas šis lielkangaru purvs. Purvs ir bagāts ar retiem un aizsargājumiem augiem, kā rožu puķgalva, šis augs. Lielkangaru sūnu purvs aizņem 832 hektārus un sasniedz 9 metru dziļumu, bet kura svāņa vidējais dziļums ir 4,5 metri. Purva centrālajā daļā ir slīkšņi, ciešs augu stublāju, sakņu un sakneņu, kā arī sūnu veidots līgans pinums. Purvs sastāda aptuveni 23% no dabas lieguma teritorijas, kā ar purva malām aug mežs, priedītes un pundurpērzi. Lielo kangaru purvu vidū atrodas Purvakkalns. Šajā vietā sanāk esot slēpies opītājs Kaupēns, bet kara gados šeit patvērumu meklējuši Ziemeļlatvijas partizāni Valdemāra ezernieku vadībā. Šeit atrodas zemnīcas paliekas. Lielo kangaru dabas rezervātā arī atrodas Lielo kangaru ezers. Ezera aptuvenā platība ir 5,5 hektāri, un tā vidējais dziļums ir 1,3
Lielo kangaru ezers ir tipisks sūnu purvu ezers, kas pamazām aizaug. Ezerā aug sniegbaltā ūdensroze un mazā lēpe. Ezeru ieskauj pārējais purvu un niedrājas līkšņus. Lielo kangaru grādas pakājē savus ūdeņus krāmi nes mazās Juglas upe. Es pašlaik atrodos uz Dolomīta atseguma, un šī apkārtnē tas ir ļoti izplatīts iezis. To iegūst vairākās iegūtnēs. Mazā Jugla šķērso lielos kangarus un tek pa to dienvidu piekāju. Mazā Jugla ir 10. garākā upe Latvijā. Tā sākas Taurupas pagastā un tek caur Ogres, Ikšķivas, Salaspils un Stopiņu novadiem. Upe ir līkumota ar vairākām krācēm un aizsprostiem, vietām krastos nelielas smilšakmens un dolomīta atsakumi. Dolomīts ir viens no galvenajiem mehāniski izturīgu akmens materiālu avotiem Latvijā. Mehāniski izturīgi un sauturīgi dolomīti plaši izplatīti Latvijas centrālajā un austrumu daļā, kur arī atrodas lielākās atradnes un prognozēto krājumu laukumu. Dolomītu Latvijā galvenokārt izmanto šķēmbu ražošanai. Neskatoties uz to, kangaru grāda ar savu vidējo augstumu 28 metri nav pārāk augsta. Viņa ir ļoti stāva, līdz ar to uzkāpt viņā nemaz nav tik viegli. Atrodos kangaru grādas augstākajā punktā, 78 metrus līdz jūras līmeņa. Kangaru grādas stiepjas no rietumiem uz austrumiem apmēram 28 km. Kangaru kalni, jeb lielie kangari, ir vaļveidīga osu grādi. Tie fizioģeogrāfiski ietilpst vidus Latvijas nolaidenumā. Ar nelieliem pārtraukumiem un izliekumiem tās stiepjas 26 km garumā. No Bajāriem Ropažu novadā, gandrīz līdz Suntažiem Ogres novadā. Kangaru osu grādas relatīvais augstums ir aptuveni 27 metri, bet tās stiepjas pat līdz 78 metriem virs jūras līmeņa. Osi ir šauras vaļņveida grādas ar stāvām nogāzēm, kas daudzreiz līdzīgas dzelzceļa uzbērumiem paceļas pār apkārt. Tās sastāv no kārtotiem oļu, grants vai smilts slāņiem. Osu grādas parasti ir apaugušas ar egļu un priežu mežu. Tā kā šeit ir labvēlīgi drenāžas apstākļi, pa osu mugurām bieži iet ceļi. Pašlaik šajā reģionā ir aktuāli 2 dabas aizsardzības projekti. Pirmais ir autoceļa Rīga-Ērgļi asfaltēšana. Ir svarīgi sekot, lai tā notiktu ceļa vēsturiskās robežās un netiktu norakti jauni kalni. Otrs ir jaunas dolomītu ieguves Jaundutku karjeri, kas ir tieši blakus lielo kangaru dabas liegumam. Karjeri varētu ietekmēt gruntsūdeņu līmeni, kas ir purva dzīvība.